Ir ieviestas vairākas arī pilnīgi jaunas normas, kas līdz šim nebija, bet jaunās normas nav ieviestas tikai tagad pēkšņi, bet tur ir bijuši iepriekš valdības lēmumi, kas ir lēmusi par nodokļu maksātājiem vērtīgiem PVN piemērošanas režīmiem. Viens no šiem režīmiem ir PVN piemērošanas iespēja lietot nekustamā īpašuma piegādes darījumos. Jā, līdz pagājušā gada beigām, ja jūs pārdevāt lietot nekustamā īpašuma, jums iepriekš atskaitītais priekšnodoklis bija jāņem ārā, jākoriģē vērtība un jāpārdod kā neapliekams darījums. Tad šajā gadā, ja jūsu darījuma partneris ir ieinteresēts nopirkt šo nekustamo īpašumu, kuram tiek piemērots nodoklis, jūs to drīkstat darīt. Tātad jāvērtē darījuma pusēm abām divām, kura situācija tad ir izdevīgāka, piemērot nodokli vai nē, tad tas ir jūsu brīvā griba, kuros gadījumos tad ir izdevīgi šo nodokli piemērot, pieņemsim, ir uzcēlts jaunas tirdzniecības komplekss, un pēc 3 gadiem mainās šim tirdzniecības kompleksam īpašnieks. Un jebkurā gadījumā arī jaunais īpašnieks, kas šo tirdzniecības kompleksu nopirks, pēc tam veiks ar šo kompleksu apliekums darījums, iznomās telpas, un šim pircējam ieguvējam arī ir izdevīgi atskaitīt priekšnodokli, kas samazina viņa biznesa izmaksas, nomas maksas un pārējās lietas. Tas ir arī jāņem vērā. Otra situācija, ar ko mēs nebijām plānojuši saskarties, viena no prasībām, lai varētu piemērot PVN šādam nekustamā īpašuma darījumam, ir tas, ka jums ir jābūt reģistrētam šim nekustamam īpašumam valsts dienestam. Un šeit ir runa nevis par pašu nekustamā īpašuma reģistrāciju, bet kas attiecās tām summām, ko jūs esat atskaitījuši saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi vai arī ar celtniecības periodu. Diskusijās ar nodokļu maksātājiem esam sapratuši, ka liela daļa nodokļu maksātāju šādas nekustamos īpašumus ir iepriekš neievērot likuma normas nav reģistrējuši. Ja jūs to neesat izdarījuši, tad iespējams jums tas ir jāizdara šajā gadā, protams, iesniedzot brīvā formā informāciju valsts ieņēmuma dienestam. Man Bindemans kundze saka labāk veidlapā, bet valsts ieņēmuma dienestam pašam jātiek skaidrībā, jo arī kolēģi vēl īsti nezina, vai labāk izmantot jauno veidlapu, kas ir paredzēta nekustamā īpašuma reģistrācijai, vai brīvas formas informāciju. Tur es pieļauju, valsts ieņēmuma dienas kādā brīdī nāks ar oficiālu paziņojumu, skaidrojumu, kā to pareizāk un precīzāk darīt. Nākošā bonusa norma nodokļu maksātājiem ir tas, ka ir tiesības neveikt priekšnodokļu korekciju īpašuma iznīcināšanas vai zādzības gadījumā, kā arī par šīs saimnieciskās darbības ietvaros izsniegtās malas vērtības dāvanām vai preču paraugiem. Tātad, ja jums ir notikusi zādzība, preces nav, policijas akts ir sastādīts, priekšnodokļu korekcijas nav jāveic. Vēl ļoti laba norma, kas mazina nodokļu maksātāju administratīvo slogu, tiesības pircējiem vai pakalpojumu saņēmējiem pašam sev izrakstīt PVN rēķinu. No sākuma šī norma varbūt jums liekas mulsinoši, ja esmu saņēmusi arī jautājumus no nodokļu maksātājiem, bet tas nozīmē tas, ka es tagad, ja man kāds slinkais piegādātājs nav izrakstījis rēķinu, es viņa vietā izrakstu rēķinu. Nē, šī nav tā norma, kas jūs paglāb no slinkiem sadarbības partneriem. Šī ir norma, kas praksē varētu strādāt tajos gadījumos, vienu praktisko piemēru izstāstīšu. Un tur nodokļu maksātāji teica, ka varētu to piemēru. Tad, kad notiek nāk rudens vai augusts jau vēl ir vasara, un tiek kulta uz lauka labība, brauc kombēns, smagā mašīna, kurā tiek labība iekūt iekšā. Retu reizi zemnieks pie sevīm ved atpakaļ šo labību, viņš ved uz kalti. Kalti cits nodokļu maksātājs. Nekad šoferim nesēž blakus grāmatvedis, kas nododot draudus kaltē, izraksta uzreiz rēķinu un zina, cik tur ir aizvesti un viss pārējos procentus, mitrumu daudzums, netīrības pakāpes vai vēl kaut kas ir nepieciešams. Šajā gadījumā, ja jūs kā zemnieks esat vienojušies ar kaltas īpašnieku, tātad otru reģistrētu nodokļu maksātāju, ka viņš izraksta jūsu vietā šo rēķinu, jūs to drīkstat darīt. Jāņem vērā apstākļus, ka jums jābūt šai vienošanās, ka tādā veidā jūs strādāsiet. Un tā persona, kuras vārdā izraksta šos rēķinus, akceptē, otras personas izraksta tos rēķinus. Jums jābūt akceptu procedūrai. Nevar būt tā, ka jūs vienojaties, ka tagad jūsu vietā izraksta rēķinu saņēmējs, bet jūs pēc tam pasakat, nē, es to nepazīstu, lai nesanāk tā, kā Kalvīnas kundze sākumā teica, ka
nezinu, gulēju. Esat ar to uzmanīgi un arī tad, kad veidojat īpašo numerāciju, jūs zināt, ka jūs varat savā uzņēmumā veidot vienu numerācijas kārtību rēķiniem, lai varētu atpazīt. Ja jūs rakstat rēķinus citu personu vietā, tad es jums iesaku veidot atsevišķu numerāciju, kas ir atšķirīga no tā, ko jūs ikdienā paši lietojat, lai saprastu, par ko tad tiek izrakstīti rēķini.